Čau! Mans vārds ir Normunds Baranovskis, un šīs ir vakariņas pa lēto. Šodien Rīgā ir sabraukuši jaunieši un bērni no visas Latvijas, jo tieši šodien sākas skolēnu, dziesmu un deju svētki. Tāpēc pie manis ciemos ir kāds mūziķis, kurš arī piedalīsies noslēguma koncertā - Jānis Stībelis. Čau! Sveiks, Normunds! Sveiks! Klausies! Tie noteikti nav tavi pirmie dziesmu svētki, vai tu atceries, kādi bija tavējie pirmie dziesmu svētki? Tie tomēr nebija skolu jaunienes, tie bija studentu dziesmu svētki, ko sauc par Gauda Āmus, un tie bija katru gadu viņi notika vienā no 3 Baltijas valstīm. Un tad, kad es studēju, man trāpījās, ka mēs braucām uz Igauniju. Un, protams, no Latvijas gāja vesels vilcienu sastāvs ar koriem, un tu vari iedomāties, kas tur notika, kamēr mēs līdz Igaunijai aizbraucām. Nu, burvīgi tā atmosfēra dziesmu svētkos vienmēr ir gan tiem dalībniekiem, gan arī viesiem, klausītājiem. Viņi ir fantastiski, tāpēc es aicinu visus nāciet uz dziesmu svētkiem. Ja jums ir brīvs laiks un iespēja, nāciet. Par ēdienu. Es pirmkārt gribu tev pajautāt, kā tev pašam ir ar ēst gatavošanu? Tu esi uz tu vai tomēr uz jūs? Es esmu uz tu, un tas ir vēl arī, teiksim tā, viens no maniem hobijiem ēst gatavošanu. Kolosāli. Šīs dienas recepti, ko mēs kopā gatavosim, es gribēju viņu nosaukt par Jāņa kebabu. Izklausās fantastiski. Tā arī atstājam. Viss Jāņa kebabs. Ok, lai iet Jāņa kebabs. Tātad taisīsim to no 2 veidu gaļas, no vistas gaļas un no cūgaļas. Ņemsim krūtiņu un šķiņķīti. Spraudīsim uz iesmiņa un cepsim airfryerī, vai arī, ja kādam mājās ir grils, zin kā vasara ir tomēr. Un te kopā, protams, ar salātiem tomāts, gurķis un kāposts un sīpols, viss tas, kas vasarā, manuprāt, to īstenībā var arī dabūt mammas dārzā. Jā. Tā diezgan labi. Un kas pats labākais ir, šīs izmaksas vienai porcijai ir ap 3 eiro. 3 eiro. Tas jau tāds... Tas, ja dodies uz veikalu, bet ja dodies pie mammas uz dārzu, Vēl lētāk. Nē, pie mūsu dārdzības tas jau tāds patīkams cipars, vai ne? Ņemšu papīru no sākuma, uzliksim šādā veidā. Un tad gribētu izklāt vistas šķiņķīšus un nedaudz izklapēt. Tā kā saplacināt nedaudz. Šķiņķīši tie vienmēr ir tādi sulīgāki. Jā. Filēji, tad viņi varbūt sausas šķiņķītes, tas ir tāds... Es došu tev klapēt. Ok, mierīgi, super. Pārliksim pāri plēvi. Tas ir tāpēc, kad tu klapē ar šo, un tā gaļa viņi mēdz pielikt šeit, un tad, kad viņi mēdz pielikt vairāk, tad tev pa sienām visām aiziet. Es ar tāpat daru. Un tas šis variants. Es uzlieku pāri, pat vairākās dažreiz kārtās. Tā arī būs vecais triks ar bekonu. Vecais triks ar bekonu būs vēl, jā. Tu minēji... Jā, tu lēnām. Tā maigi, vai ne? Mums viņu vajadzētu izlīdzināt vienkārši pēc iespējas plānāk, kā tas bekons. Tu minēji, kad piedalīsies dziesmu svētku koncertā ar dziesmu. Vai tu vari atklāt ar kādu? Tā ir dziesma Upe. Upe? Jā, kas ir aranžēta priekš koriem. Šī gadījumā, protams, arī būs lielisks orķestris, kas to visu akomponēs un pavadīs, profesionāli mūziķi. Es saprotu, ka mums ir kaut kāds rekords liels atkal skaits šogad, laikam, ja nemaldos, tas skaits bija pār pa 30 000. Tu nedaudz, es domāju, pieliec to spēku? Jā, es negribu to plēvīt it kā pārsist. Okay. Tu domā vēl plānāk, jā? Nedaudz. Es domāju, lai viņš to nedaudz viegli izlīdzinās. Ir labi. Ganāk, ka būs labi. Ideāli. Un tagad es uzberu garšvielas. Šeit es sajaucu savus garšvielas, te gan paprika, gan nedaudz ķiplociņš, gan sīpols. Bet es domāju, mājas apstākļos katram cilvēkam ir kaut kāds iecienītais garšvielu maisījums. Es atceros, pirms gadiem 20 visiem bija vegeta. Ļoti iecienīt garšvielu maisījums. Ja vēl joprojām garšo lūdzu, vai nedaudz sāli uzkaisīt tikai pa virsu. Mēs liekam to bekoniņu, jā. Šādi. Es domāju, pat liekam 2 kārtās, viņš ir svaigais. Es varu salikt, Jā, tu vari salikt. To, ko mēs darīsim, sagriezīsim pēc tam šādās strēmelēs un uzliksim vienu virs otru virsū. To es tā kā izdarīšu. Kur tie iesmiņi? Kā tur ar iesmiņiem? Iesmiņi man ir šeit. Iesmiņi man ir iegremdēti ūdenī. Kāpēc? Un izmirkuši. Tas ir obligāts. Neapdeg, jā? Pirmkārt, jā. Šie bambus iesmiņi mēdz saplīst.
Skabargs un viss pārējais. Un otrs ir, mēs viņu liksim karstā temperatūrā, viņiem jāuzsilds ūdens, un viņi neapdegs. Es pieļauju, ka galiņi nedaudz tomēr laba doma, apdegs. Jā, bet tā ir. Nezināju, ka ūdenī ielikt. Par viesi. Jā. Ko gaidām ciemos? Mēs gaidām cilvēku, kurš kā reiz šo skaņdarbu diriģēs. Tas ir virsdiriģents Kaspars Adamsons. Kolosāli. Un man liekas, ka viņš būs ļoti apmierināts ar šo pusdienu izvēli. Latvietim, man liekas, vistiņa, cūgaļa, tas tāds, Vasara. Vasara, tas jau pa lielam grils tas. Un laba kompānija vēl. Jā, un laba kompānija. Tā, mēs tad palikām apakšā vistu un uzlikām pa virsu bekonu. Nu, principā jau viņu vajadzētu šādi sagāzt, varbūt pēc tam. Un tad izdosim cauri. Jau forši izskatās. Jā. Nu, tagad te spraužam cauri. Viens vietas šeit. Iesmiņš. Tāda konstrukcija sāk veidoties, viņš tur tā savēlk visu kopā. Galā un vēl divas iekšā. Nu, vajadzētu paskaties, vai ne? Ja paņem to te nost. Jā. Un šito mēs ieliekam iekšā to gaļas gabaliņu. Ok, ideāli. Jā, pēc izmēriem arī viņš ļoti labi. Ļoti labi. Metam cepi. Paga. Pareizi. Arī šito vajadzētu. Jā, noderēs. Tā tad ņem kādus 3 tomātus, 1 gurķi un vienkārši griežam smukos salātos. Gurķi mizosim vai? Nē, zini, kas ir gurķi mizo tikai, kas ir dārza gurķis. Jā. Garos gurķis nemizo. Viņos nekad nebūs rūgts mize. Tā, kad mizot var tikai tos. Tu bez tā, kad izpildīs kopā ar milzīgu kori dziesmu, tu esi arī komponists. Jā, es esmu, zinu, cik jau ilgu laiku ar šo te darbiņu nodarbojos, un tas ir viena no tām lietām, kas, kā var teikt, kad cilvēks jūtās priecīgs un laimīgs, kad viņš atrod kā to hobiju pacelt par savu profesiju. Un tas droši vien līdzīgi, ja tev patīk ēst, taisīt, un tu vari strādāt par šefu, un kaut kur tas ir. Mūzikā skaidrs, jā, tev ir tik daudz mūzikas apakomponētas un tāds, bet tieši korim. Sākumā, protams, viņa nebija kordziesma, domāju. Bet, manuprāt, man patīk tā dinamika, kas saglabājās un iedod viņai tādu masveidīgumu un tādas plaukstu sišanas un kaut kādas kopējās unisons, ja, kad visi kopā dzied kaut kādas melodiskās līnijas, kas piešķir tai dziesmai tādu kora, kā lai saka, sajūtu. Man tas ir tāds gan ārkārtīgi ziņkārība tur iekšā vēl, kā tas viss skanēs tajā, vai ne? Bet arī pašam tāds drusciņu nots, kurš tāds milzīgs gandarījums un tāds citā līmenī pacelts. Bet šī ir tad pirmā dziesma, kas tiešām izskanēs arī kaut kādas koru dziesmu svētkos. Jā. Kori ir spēks un nepavēlti šī tradīcija dzīvo, un lai Dievs dod, ka viņi dzīvotu vēl ilgāk. Cauri gadiem, cauri gadsimtiem gribētos cerēt. Kā mēs gurķīti griežam tā klasiskajā? Nē, es domāju, šodien nekas neies pa klasisko. Darīsim šo variantu 3 stūrīšos. Ja mums ir šie 3 stūrīšos, tad mēs gurķi varam arī griezt 3 stūrīšos. Kāpos gan sagriezīs smalkāk, to es varētu arī izdarīt. Kas mums notiek ar šo 2 minūtes? Te var redzēt, viss notiek. Es domāju, raujam uz tiem 200 grādiem, tām 15 minūtēm. Kaspars būs klāt drīz, ja? Jā, viņš jau jūt. Es domāju, ka šo jau smaržu varēs just. Liekam iekšā to. Šitos mēs tagad. Un es ķiplots viņu nomizošu, bet ķiplots viņš nebūs tev salātos iekšā, to es iejaukšu jogurtā. Ņemam kāpostu. Šo gan vajadzētu tādu nedaudz smalkāk. Ceturdaļa pilnībā pietiks. Bez dziesmu svētkiem, kuru var tev varbūt redzēt, kuru varēs tev klausīties. Vai būs atkal jābrauc uz Jūrmalu? Nu, arī uz Jūrmalu. Un, kā jau parasti, vasaras ir diezgan aktīvas. Un, savukārt, pēc teiciena, kad ragavas taisi vasarā un ratus ziemā, ja, tad mēs jau lēnām ar saviem kolēģiem, draugiem mēs gatavojamies rudens sezonai. Jau novembrī. Man ir viens tāds ieplānots tāds pašam nozīmīgs koncerts. Es nezinu, kā teikt, varbūt ne jubilejs vai jubilejs. Nē, nav svarīgi tās jubilejs.
Jubilejs ir svarīgs. Nē, svarīgi man pašam, es gribētu to koncertu, mēs jau esam tur izdomājuši visu kaut ko, tas būs atkal tradicionālais vefs. Un šoreiz par cik dziesmu svēki un deju svēki, tad ar koriem, ar dziesmu un par deju mēs vēl domājam, bet kori būs jau gatavojās. Tas varētu pašam būt interesanti, un es domāju, arī varētu būt klausītājiem tas interesanti. Es lieku iekšā šeit. Jā, droši. Un pēdējais būs mums sīpols. Un sīpoliņu, tā kā tu... Kasparam atstāsim sīpolu sagriezt. Jā, es ceru, ka viņš joks. Sīpols, jo ļoti daudz cilvēku neēd sīpolus. Sīpoli ir jāēd. Ir jāēd sīpoli. Jā, viņos ir vērtīgas lietas. Jā, mēs nezināsim kādas, jo mēs neesam uzturu speciālisti. Labi, sīpoli, es esmu sagriezdis, jo, manuprāt, šī sērijā neko nedara, pilnībā neko nedara, bet man patīk. Tagad man tev izaicinājums. Tev jāskatās tur ir rakstīts rasels, sviests, čili un deserts. Vienkārši izvēlēs vienu. Čili. Man uzreiz čili iepatikās, viņš tāds smuks, sarkans. Zem čili šodien ir atrodi garšīgāko. Labi. Uzdevums mums ir šāds. Mums ir rīsi un mums ir lēcas. Mums pašiem tagad būtu jāizdomā, ko izņemt vai gārā. Labāk rīsus vai lēcas? Kurš vairāk? 30 sekundēs laikam ir nereāli, bet... Kura vairāk? Lēcas laikam. Lēcas, jā. Viņš vismaz krīt acīs vairāk. Jā, tā kā... Ok, start. Jā, haidī. Neizdosiet tik ātri. Es pats. Galvenais, viņš bēg vēl prom. Jā. Nebūs mums daudz jāskaita. Kāpēc tev ir īsti cerās? Nē! Rīsis nevajag. Nē! Šis skatās? Jā, skatās. Nē! Viss! Nopietni! Man ir 2 un 1 ir šeit. 3. 2,5. Vajadzēja laikam rīsis ņemt. Es tev apsveicu. Tev ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu redzi? Cieņa. Sviedri jau pieri nosvīdos. Es starp citu gribēju rīsus vairāk izņemt ārā. Viņi kaut kā ķērās vairāk. Cik rīsis? Rīsis vieglāk starp citu ir, redzi? Jā. Kāpēc rīsis neņemam? Nē, rīsis tiešām kā ņem tā ir. Paldies. Labi. Un kas man būs balvā? Balvā tev būs vakariņas pa lēto. Super. Mums vēl ir maizīti nedaudz jāapgrilē, lai viņi ir nedaudz kraukšīgāk. Arī man liekas, ka patīk, kad maize ir stāvējis maisiņos un no veikala atnest, viņu vajag nedaudz atdzīvināt. Tas pats svarīgākais. Tu pats teici, ka tu daudz gatavo. Kādi ir tavi tādi top ēdieni? Zini, tagad ir vasaras sezona un tie ēdieni paliek tādi vieglāki. Vieglāk, jā. Tāds zaļais, viss, kas ir dabā, visāds kaut kādi dārzenīši, salāti, burvīgi. Un kaut kāds zivtiņa klāt vai kaut kāds uzgrilēta kaut kāda tur gaļiņa. Tāds. Tā pievieno sāli un man ir arī pipari. Es sāli, kā saka, nekautrējos. Nē, nekautrējies, jā. Izrādās, ka bez sāles jau organisms arī nevar. Es iedošu tev arī eļļu un iedošu arī citronu vai etiķi vai ko līdzīgi. Man ir citrons kā gadījies, kā ne. Pipariņš? Pipariņš, jā, noteikti. Es par cik izvēlējos čili, tad es, pipariņu. Tā. Man garšo piparos. Man arī pipars vienkārši. Iedod tādu dzīvē vispār tādu briciņu. Jā, un protams mums, skaidrs, ka nebez stāv. Kaut gan sēkliņi arī nekur, man liekas. Es domāju, sēkliņai nav nevainas, un tas, ka iet pa gaisu, tas ir tas tikai forši, lietas. Tas piederās pie lietas. Es iecilāšu. Nekur tālu mēs no Indijas neesam, balti esot atceļojuši no turienes. Un tad mēs atgriežamies. Svaigumiņš. Es tev pievienoju vēl nedaudz svaigumiņu. Pievienots bonusiņš ļoti labi. Pēdējais, ko mēs daram, izceļam to mūsu gaļu. Jā. Šitas ir tas mirklis, kuru jāfilmē. Un fanfāras skan. Zini, kāds ir noslēpums, kad patiesībā pirmās 3 minūtes pacepjās, viņš paliek tāds apraugi bišķīt apkārt. Tad pēc pirmām 3 minūtēm viņi jau vajadzētu ņemt arī mūsu vienu gabaliņu. Un tad viņš vispār nepielīd. Tas tādu būs labi, jā? Paga. Viens gabaliņš.
Ļoti labi ir. Izcepies. Maizītes mums arī rekurim. Nu, es tā plus mīnus uz acis, es ceru, ka... Nu, kam var dot lielāku gabaliņu, kam nē. Nu, viss tas, kas vajadzīgs, ir maize, gaļa, salāti. Kompānija. Un latvietis laimīgs ir mūzika. Un tad sāk dziedāt. Tad sāk dziedāt. Jā. Laikam šito receptīti paņemšu savā arsenālā. Ātri galvenais. Un, manuprāt, ja tu vēl taisi, vēl lielāku var uztaisīt to iesmu, nezinu, kādus 6, un ja mājās pieņemsim lielais grils, aizver vāku ciet, lēnu garu. Un zini, tā ir vēl viena lietiņa. Es droši vien, ka būtu viņu jau griezis pirms. Jā. Nē, nevajag. Šādi ir labi. Viņš saglabājās sulīgāks. Jo kādreiz man, kad stāstīja par šašliku, jo ciešāk viņš ir, jo pēc tam sulīgāks viņš kopā arī sanāk. Un šis ir tas variants, ka mums viņš bija viss diezgan cieši, un tad mēs viņu atdalām. Ideāli. Tā. Un tā maize arī paceļās, tas tā smuki izskatās, ka viņa tā. Tā ir tā kā pilngrauda vai viņa tāda? Nē, tā ir tā kā pitas maize. Liekam to maizi, liekam kārtīgi daudzumu salātus. Nu, lietas tā kā centrāli, jo pēc tam tā doma ir, ka tu varēsi... 3 reizes nomazgā rokas, es vairs negribu mazgāt. Jā, šādi varēsi salocīt pēc tam visu. Centriņā vienkārši visu liekam iekšā, te gurķītis, tomāts. Šis ir labi. Un omas sīpols. Jā, būs labi. Nu, un tad izvēlies smukāko gabalu, ieliec iekšā. Tā, nu, šis ir smuks, nu, šis jau vienkārši, excelents. Labi. Es viņu lieku tā pāri gariniski. Te patām, jā. Smuk. Jo tad, kad to kebabu bēdu, tu aizrūlē ciet, un to iesmiņu izņem. Nu, izrauj ārā. Un tagad pēdējais triks, kas mums palicis, ir, mums ir jogurts bez garšas. Un mums ir ķiploks. Garša, jā. Ierīvējam iekšā. Un visu sajaucam. Lūdzu. Mazu karotīti. Jogurts vispār īstenībā vienmēr jāapmaisa, jo viņam ir, viņš nostājās, viņš liek tāds blīvs varētu. Bet tas uz visu, ko lielumu, ja, šito? Tad... Jā, uz 4 porcijām. Mums daudz jādzied, spēku vajadzēs. Yes. Klausies, zaļumiņš. Manas domas tu tikko nolaupīji. Bet liec jogurtu kārtīgi. Es lieku, jā, jogurtu. Nekautrējoties. Bet, nu tā kā viena karotīte vai garaniski tā pāri, jā? Es domāju, ka jā. Labi. Es nezinu, kā jūs to ēdīsiet, vai ne? Izskatās klusējot. Jā, klusējot. Bet, nu, zaļums mēs arī pieliksim, lai ir. Nu, tad nežēlojot. Nu, tad lai tad arī iet tas pipariņš. Nu, re. Un šo recepti jūs varat atrast tv3.lv. Nu, paldies, ka tiešām paviesojies Gardēžu virtuvē. Mēs kopā pagatavojam tiešām brīnišķīgu Jāņa kebabu. Jā. Jā. Un tev arī sveiciens no Rimī. Es domāju, ka no šī groza tu arī atradīsi kādu interesantu gardu recepti, ko pagatavot mājās. Un tiekamies tad dziesmu svētkos. Un tiekamies arī novembrī tavā jubilejas koncertā. Jā, tieši tā. Paldies! Šodien mēs ar Jānu pagatavojām Jāņa kebabu. Lai viņš arī nedaudz vairāk pastāsta, ko viņš tieši darīja, bet jums labu apetīti. Viss tas tik gardi. Paldies. Nu, paldies, Jāni, tev un Normundam šitā centāties manas dēļ. Tikai, tieši tā. Tad, kad ņem, tad šitais iesmas gan jārauj laukā. Aha. To man piekodināja šefs. Nu ko, ķeramies klāt? Ķeramies klāt. Cik labi izcepta. Ļoti gardi. Man tev būs viena mīkla. Mīklu. Tev būs jāuzmina, cik tas ēdiens maksāja. Es domāju, tu man dos mīklu, lai es kaut ko pagatavoju. Nu, piemet, cik varētu būt tāds apaļš cipars. Vienas porcijas izmaksas. Tu sāki apaļš cipars? Apaļš cipars, jā. Tiešām garšīgi. Gaļu. Kā es pagrūtu uz tām porcijām reiķināt, es teiktu 10, nu tu jāapaļ. Mazāk. Un tad 5. Vēl mazāk. Nopietni? Jā. Kas tur var būt apaļš zem 5? Jā, tieši tā. Bet, nu redzi, te ir pilnīgi viss, kas, dārzeņi, gaļa, viss, maize. Nezinu, 3. 3. Nopietni? Jap. Bet tiešām pa lēto? Tiešām pa lēto. Redz kā? Ko tu mūsdienās par 3 eiro, kur tu var paēst? Nezinu, tad ar uguni jāmeklē. Jā. Paši. Tas tiešām lēti un ļoti garšīgi. Garšīgi. Mēs ar Normundu runājām par dalībnieku skaitu, un es minēju, ka kopējais skaits kaut kur pār pa 30 000 šogad. Tā ir?
Jā, 3, 4, 5 kaut kas tāds. Svētku dalībnieku skaits ir liels, apjomīgs, arī to koncertu piedāvājums un ir gana dažāds. Tā kā nāciet un klausieties, baudat, priecājamies visi kopā. Svētkus tieši tā un svinēsim kopā ar vērienu. Noteikti. Tieši tā. Tiekamies svētkos. Tiekamies. Mēs ēdam. Bet mēs paēdīsim. Jā.